Sprokta metiens. Ar plecu, jeb ar elkonu kaut kādā veidā Lalants. Augšējā stūrī lidoja Ripa. Mārtiņš Kārsums! Kevins Lalants izlidoja, lai pārtvērtu Ripu, bet Jānis Sprokts patraucēja viņam to izdarīt. Un Mārtiņš Kārsums kritienā raida Ripu jau tukšos vārtos. Realizēts skaidriskais vairākums. 1-0. Minūte un 4 sekundes mums vajadzēja, lai izmantot vairākumu. Rīgas Dinamo pirmo reizi Latvijas dzelzceļa kausa izcīņā pirmā izvirzās vadībā, jo iepriekšējos mačos gan Ņeftiķimiks, gan Saipa uzsāka ar gūtajiem vārdiem. Redzam tāds Jānis Sprokts ļoti labi te pacīnījās un Mārtiņš Kārsums jau atrodoties, var teikt, kritienā pamanījās raidīt Ripu vārtos. 5-4 ielauzās, mēģināja atspēlēt uz malu, tomēr viens no minskiešiem aizsēja Ripu. Miķels Reilīgs pats laužās un Ripa vārtos! 2-0! Otro reizi realizēts skaidriskais vairākums. Ļoti pavirši minskieši kaut kā spēlē šajā mazākumā. Izlaida divas reizes gandrīz pretuzbrukumus cauri, pēc tam kļūdījās, atdeva Ripu Miķelim Redlikam, kurš pats arī visu nokārtoja. Jā, bija partneris pa kreisi, bet nu skatāmies vēlreiz Slovāks ar Ripu un savā zonā kļūda. Miķels visu pats arī izdarīja. Pa kreisi bija Niševijs, bet galā 2-0. Abi vārti gūti skaidriskajā vairākumā, 4-24 līdz pirmās trešdaļas beigām. Linglets, Stas un Kulakovs viesiem mums. Reķis un Lucēnijusam šeit neliels savainojums ir. Ripa vārtos! Niklas Lucēnijus nepaspēja nomainīties, viņam uztriecās virsū un Ripa ieslīdēja vārtos. Manuprāt, Lundmarks iebakstīja tomēr, īstā kanādiešu stilā, kanādietis cīņā pie jau vārtiem. arī Korsovs. Kā saka, ar gaļu iebakstīja Ripu vārtos, bet droši vien, ka video atkārtojums iespējams skatīsies. Tur Niklas Lucēnijus palika guļot uz ledus. Pirmā spēle būs Latvijas televīzijas ekrānos. Redzam atkārtojumā vēlreiz šo raidījumu. Ar mūju bakstīju iespējams, ka vienīgais, ko var pārmest, ka Ripa jau bija piespiest zem Kevina Lalanda kājsargi. Lēmums ir pieņemts. Un Ripa tiek nogādāta uz centru. Plēc, bet Ripa paliek mūsējiem. Un Ripa vārtos! Oskars Cibuļskis! Lieliski kombinācija! Lieliski piespēle no aizvārds. Šķiet Gins Meija to izdarīja. Un Oskars Cibuļskis pieslēdzies uzbrukumam, ieraida 4. Ripu Biņskas Dinamo vārtos. Un atkal Lalants aizsit pudeli. Šoreiz bija laikam vienkārši samainīt. Skaista izspēle. Ļoti saulaicīga pieslēgšanās Oskaram Cibuļskim un neatvairāms metiens. Skatāmies vēlreiz. Jā. Jens Meliņš izdarīja šo piespēli. Lieliski piespēli. Un lielisks Oskara Cibuļska metiens. 4-1. Gins Meija vārds priekšā bija. Traucēja Kevinam Lalandam. Arī tie izskatās. Jāatstāja laukums Miķelim. Garām vārtiem metiens līdz ar fināla sirēnu un Rīgas Dinamo izcīna uzvaru.